Tagad es jums pastāstīšu atgadību no savas dzīves, kad man bija 4 gadi. Kādā jaukā saulainā dienā es ar mammu devos māju no laukiem. Mēs braucām ar vieglo auto. Mamma pie stūres, bet es, kā jau bērniem klājas, sēdēju aizmugurē auto sēdeklītī. Te manas acis piesaistīja telefonu maisiņš. Mamu, vai tev šis maisiņš vajadzīgs? Šī pavērs spogulī, lai to aplūkotu un atteica. Nē, nav vajadzīgs. Es neko ļaunu nedomādams, piepūšu floru gaisu, aizgriežu ciet, lai gaisa netiek ārā un no visas spēka bliez pa to. Jūs nevarat iedomāties, kāda bija mammas reakcija. Acīs šausmīgs pārbīlis, strauji apturēja auto, bija burtiski izsprāga no tā, lai to aplūkotu, jo pirmā doma bija, ka automašīnai pārsprāga riepas. Mēs abi saskatījāmies logā, kurš ar nožēlu līdināja saplīsošo maisu.